Esiet sveicināti Liepājā, Liepājas Olimpiskajā centrā 31. janvārī, kur šodien tiekās mājinieki FK Kurši pret Sporta klubu Pārgauja. Priedītis saspēlējās ar Šķesteri, bet viņš kļūdās un pirmie vārti. Precīzi Kristaps Ošs-Ērvids. Un šeit vairāk tas izstījās pēc tāda metiena. Metienu Gata Grāveļa izpildījumā, bet to pielaboja. Jā, bumbiņi. Vējš, tas vēl Siliņam. Siliņš. Bumbiņa vārtos. Šis gājiens visām komandām ir zināms, bet nekad nav iespējams to apturēt, ja Siliņš tiek pie bumbiņa un atļauj viņam velkošo metienu. Visbiežāk bumbiņu nonāk vārtu tīklā. Žīnis. Uz Šķesterim. Vēl Spriedītis. Vienu šeit. Sarežģīts Pārgauja izkļūt no zonas, bet tas izdodās. Un pretuzbrukums. Un Kurš zaudē vārtus. Pārgauja gūst savus otros vārtus. Spēlē. Numur 25. Gats Grāvels. Kurš rindās? Kas jādara, lai šo spēli novērst līdz pozitīvam iznākumam? Un šeit ir bumbiņa Ābols. Piespēlē numuram 69 Mārķim Ropam. Un bumbiņa vārtos. Precīzi numur 19 Lauris Ābols. Izlīdzina pretinieks rezultātu un beigās vēl izvirzās vadībā. Ļoti grūti ir savākties uz otrās trešdaļas sākumu. Cerams, ka liepājniekiem izdosies. Klamers cīņā ar Priedīti. Jā, šeit uzvar Klamers un bumbiņu pienākās Kurš komandai. Jansons, Klamers, bumbiņu vārtos. Un šeit ļoti labi stūri izspēle. Klamers saņem bumbiņu un beidz valkošo metienu un pārspēja pretinieku vārtsagu Renāru Arāidi. Jānelsiņš. Cīņā ar Zīvertu. Redzams, ka Jānelsiņš šeit zaud šajā divcīņā un atrodas ārpus laukuma robežām. Priedītis. Priedītis piespēlē Aim Ādminim. Un Ādmins ir precīzi. Rezultāts 4-3. Bumbiņu Gats Gailis, numur 12, piespēlē tālāk, cenšās piespēlēt tālāk numuram 26. Oskaram Balodim, neizdodās, jo pretuzbrukumā dodās liepājnieki. Deivids. Un bumbiņa vārtos. Ričards Deivids varētu saukt par nākošo Ginu Siliņu. Viņi nedrīkst atstāt vienu pašu brīvu ar bumbiņu. Valkojas metiens ir ļoti spēcīgs.
un ļoti precīzi, kas arī pierādījās šoreiz. Rezultāts 4-4. Bergmanis. Spēlē Deividim. Deividis. Spēlē Klameram. Klamers. Bloķēts metiens. Bergmanis. Klamers. Un bumbiņu vārtos. Precīzi Ingars Jansons. Gailis. Šeit ļoti labi izdevība Deividim, bet no vārds zaudējumu glāb tikai Emīli Eglīši. Bet šoreiz neviens nevarēja vairs glābt un precīzi Oskars Bergmanis, numur 48. Jāspēlē apmēram 14 minūtes, bumbiņu vējam, vēja metiens vārtī! Precīzi Mārtiņš Vējš, numur 28. Daudz labāk skats uz tabulu arī. Šajā momentā būtu Liepājniekiem. Klamers. Bušs. Bloķēts metiens. Bergmanis. Jansons. Un bumbiņa vārtos. Kaspars Klamers. Rezultāts 8-4. Bušs. Jansons. Tālāk Bergmanim. Bergmanis netrāpa par bumbiņu. Abols. Oi! Jā, nu šeit ļoti neglīti. Ļoti neglīti nospēlē pārgājus spēlētājs numur 26 pēc gūtajiem vārtiem. Cenšas apspēlēt, neizdodas Bergmanis. Garām vārtiem. Šķesteris. Atbruņots, nesaprašanās laukuma centrā. Zvīnis. Bumbiņa vārtos. Jā, un pusminūtes pārtraukumu pieprasa Liepājnieki. Abols. Jansons un jau dodas Bušs skrien pretī bumbiņai, bet pa to ātrāks ir pretinieku vārtsargs Ārājs. Un bumbiņu vārtos! Precīzi Kristers Jansons, numur 93. Šobrīd Liepājniekiem šīs minūtes. Jāspēlē vēl pusotru minūti. Un šis laiks ļoti ilgi vilksies. Un vārti! Noķer Kuršus. Kurši noķer pārgauju uz spēlētāju maiņu. Un precīzi ir Ingars Jansons, numur 25.
jāpatur bumba un spēle tiks novest līdz pozitīvam iznākumam. Spēle noslēgušies rezultātu 9-7, kurš izcīna svarīgus 3 punktus. Tādējādi pietuvojoties 6. vietai Ulbroks FS Masters.